Džess viņam, man liekas, lai cik tas jocīgi nebūtu, ir pirmajā vietā no visas mūzikas. Jo neskatoties to, ka viņš ir uzrakstījis tūkstošiem melodisku dziesmu, es domāju, ka tajā sirdī viņš ir džezmens, un tas laikmets nebija tik labvēlīgs, kurā viņš auga un dzīvoja, lai tas džess varētu piepildīties tagad. Vai mēs pareizi apzināmies tos riskus, kādus Raimonds Pauls uzņēmās 60. gados spēlējot džezu, kas nebija tik populārs Maskavā vai Padomju Savienībā? Es domāju, ka mēs drīzāk apzināmies to, ka tāpat kā veselai sērijai, tā laika muziķi, kuriem tādas lietas bija ļoti tuvas, džess un blues un vēl dažādi žanri, ka vienkārši tas nebija modē, to tā kā īsti neatļāva, un kurā gadā tas bija, ka bija konference Jūrmalā, tur tā slavenā. Tad bija tā jam sessions, un tad tur bija džezisti sabraukuši no Amerikas, un tad Raimonds Pauls ar viņiem spēlēja kopā, un tad varēja redzēt, kāda viņam vienkārši tā ir tāda bauda, kā viņš to dara. Kā jums šķiet, vai Raimonds Pauls spēlē džeza mūziku? Ļoti labi. Esat dzirdējis, kā Raimonds Pauls spēlē džezu? Vienreiz tikai. Jā, es esmu. Man ir bijis tas prieks dzirdēt. Es esmu pats arī uzstājies viņu kopā Latvijas Radio Big Band, un tas ir arī džezīgs variants. Vai tu zināji, ka viņš spēlē kādreiz džezu? Arī nezināju. Nē, negluži. Viss, ko esmu dzirdējis, ir tikai klavieru spēle. Nē. Nezināju, pirmā dzirdēšana. Zinu. Kāda ar to asociācija ir? Pa pirmo. Viņa vispār cilvēkam cepara nost ir. Ko tu teiktu par cilvēkiem, kas, pasakot, Raimonds Pauls, šlāgeru karalis? Vai tā ir patiesība? Tas jau nav nekas slikts, kāpēc mēs visu laiku uzskatām, ka tāda mūzika ir slikta. Mēs esam tādi snobi, ja, tādi, tie, kuri klausās radio klasiku, tie nekad neklausīsies Radio 2. Kādas muļķības. Un Raimonds Pauls ir arī šlāgeru karalis, jo viņa melodijas ir vienkārši fantastisks. Es domāju, ka viņš ir absolūti sava laika un arī visu laiku arī viens no labākajiem džeza pianistiem, kurš varēja to spēlēt, unikāla personība, vienkārši unikums.